Imant, čau! Čau. Man teica, ka tu vari pastāstīt kaut ko par kamīnu un krāšņu veselību, skursteņu veselību. Jā. Sāksim, teiksim, vienkāršāko ar aizdedzināšanu. Lai nav daudz skaliņu jāplēš un papīru, var izmantot aizdedzināšanas kubiciņus. Lielāks, mazāks iepakojums, par labu cenu. Droši vien daudzi jau zina tāds kubiciņus, tā kā tas nekāds tās jaunums nebūs. Var arī vasarā grilus aizdedzināt. Ērti piededzini un tad aizdedzinās. Es skatos, ka ir arī baltie, bet man šie laikam patīk labāk, jo viņi neož tā. Nu, tā kā viņiem nav tāda stipra smarža. Jā, balti, brūni. Principā tas nav tik svarīgi. Agrāk Krievu laikos bija tikai balti, teiksim, spirta tabletes bija. Šitais kaut kas līdzīgs. Mums ir vitamīni. Vitamīni? Parādi. Skurstenim. Tātad ir paciņās, ir buņķās, reizi nedēļā pieberam 2 ēdam karotes. Tas, lai sausinātu dūmus un lai labāk sabirst sodarē, neaug skurstens ciet. Arī granulu katliem ir šitā vitamīna, pie granulām var piebērt klāt un tad būs tīrāks skurstens, tīrāks deglis. Smaržo pēc kaut kāda ārsta kabineta mazliet. Jā, tā ir. Bet tas gan vairāk pirms sezonas ir tīrīšanas briketes skurstenim. Ieliekam šitādu pagali, ievietojam apkurs katlā, aizdedzinām, viņi kaut kādu stundu, pusotru deg, sausina dūmu, sodarēja smuki sabirst apakšā. Tas, lai vieglāk iztīrīt, tad nodedzina šitādu kāpu uz jumta, tīri skursteni, viss smuki apakšā sabiris, iztīram un esam gatavi jaunai sezonai.